Cienītie kolēģi, labdien! Paldies, ka esat ieradušies. Šodien semināru sāksim. Ekspertu diskusiju par digitalizāciju. Digitalizācija, protams, ir mega plašs temats, tāpēc mēs virsrakstu esam apzināti uzlikuši plašāku, globālāku, bet, protams, ka šodien mēģināsim pieskarties šaurākām, precīzākām tēmām, šaurākām un nākošgad, protams, pievērsties arī citiem aspektiem zem mega lielā digitalizācijas virsraksta. Šodien nosaucām, kā jūs redzat, ar sarežģītiem diviem nosaukumiem, bet mēģinājām ietvert arī tos atslēgvārdus, kuri raksturo gan šogad, gan arī nākošos 5 gadus vai iespējams arī vairāk. Kā jaunie digitalizācijas rīki uzņēmumiem palīdz samazināt enerģētikas citas izmaksas. Cik esam gatavi mākslīgā intelekta, lietu interneta, mākoņu skaitļošanas un citu rīku ieviešanai un finansēšanai ar Eiropas Savienības fondiem. Zem lielā virsraksta digitalizācija, protams, ietilpst arī šī atslēgvārda, droši vien arī citi. Eiropas fondi ir svarīga lieta, jo viņi mums ļaus arī turpmāk kaut ko finansēt uzņēmumiem ātrāk vai lēnāk. Pasākumu organizē Latvijas klimata neutralitātes klasters, Šveices tirzniecības kamera Latvijā, ko es šodien pārstāvu, Rīgas biznesa kamera, un mums ir referenti, 3 referenti, katrs pārstāv savu sektoru, līdz ar to būs viedokļu dažādība. Ērika Brisē, lieta interneta tehnoloģiju uzņēmumu OG Baltics vadītājs. Ēriks runās angliski, bet prezentācija būs latviski redzama, jo Ēriks arī ir Šveices uzņēmuma kameras biedrs, un tā ir tā mūsu sakarība. Otrs, Kaspars Egliņš, LMT lieta internet biznesa vadītājs, un LMT, kā mēs zinām, ir pieredze arī ar lieta interneta projektu ieviešanu, vismaz Valmieras ūdens ir viens tāds piemērs. Un Ilze Lore, ekonomikas ministrijas, lūk, Anita Zimele, ekonomikas ministrija šorīt vēl nezināja, kurš tad, vai kurā kolēģi tad gala beigās būs. Izrādās tātad vēlreiz. Anita Zimele, ekonomikas ministrijas uzņēmēja atbalsta departaments. Jo cilvēki līdz pēdējiem brīdim amatpersonas, respektīvi domāja, kura tad varēs atnākt, bet tātad paldies. Mēs iesāksim ar prezentācijām, noklausīsimies prezentācijas, un tad diskusija, un pēc tam neformālā daļa pie kafijas vēl kā vienmēr. Mums ir, kā jūs redzat, tāda hibrīda versija, kā jau tas ir mūsdienās pa pusē moderni, ir arī translācija. Letas arhīvā būs pēc tam arī pieejama, tad, ja būs kādi gribētāji vēl brīvos brīžos pirms iemikšanas, varēs skatīties sestdienas vakaros. Hibrīda versija, protams, pamatā arī ir mēdījiem vērsts. Mēģināsim arī caur mēdījiem sasniegt lielāku sabiedrības daļu. Tagad es to te nolikšu jums blakus. Un man ir pāris slaidi, ko es, kamēr tiek pie mikrofona, pēc tam jau vairs netiks, ja līdz ar to ir jāizmanto, ja pieraujās pie mikrofona. Es mēģināšu pieskarties īsi vienam aspektam. Zaļā un digitālā pāreja, Eiropas Savienības prioritāte. Kāpēc šim aspektam? Tāpēc, ka tas ir arī tātad saistīts ar Eiropas politiku, ar regulējumiem. Tas arī ir mūsu darba specifika. Zaļais un digitālais tandēms, tā varētu tulkot latviski. Kā Latvija var izpildīt Eiropas Savienības digitālās 10 gadus un klimata neutralitātes mērķus. Eiropas Savienībā turpmāk, mēs jau esam gandrīz nākošajā gadā, būs 2 lielās prioritātes, kuras arī varbūt šogad jau bija, bet noteikti būs arī nākošais gad, digitālā pāreja un zaļā pāreja. Tādi tie vārdi ir. Klimata neutralitātes mērķis neviens neatceļ. Cerības, ka viņas tagad jaunais Eiropas parlaments atcels, protams, ir diezgan liels blēņas. Varbūt pēc 100 gadiem, bet šobrīd ne. Un arī, protams, digitālā. Tāpēc šīs lietas ir vai lielās politikas prioritātes un arī finanšu politikas prioritātes. Par to mums ministrijas kolēģi stāstīs, par naudu. Tas būs beigās. Par naudu vienmēr ir beigās, jo tie, kas aizies, tie pie naudas netiks. Latvijas digitālā 10 gada.
Digitālās desmitgades stratēģiskais ceļvedis Latvijai līdz 2030. gadam. Tas ir valdībā pieņemts dokuments. Tur ir ļoti daudz, kas rakstīts. Tiem, kuriem patīk lasīt sarežģītus tekstus maziem burtiņiem, tie, protams, ir laipni aicināti iedziļināties. Šeit ir mērķi, kurus Latvijai vismaz ir paredzēts valdībā sasniegt par digitālajām prasmēm, infrastruktūras pilnveidošanu un daudzām citām svarīgām lietām. Tā skaitā valsts pakalpojumu digitalizēšanu. Līdz ar to ik viens, it īpaši tās kompānijas privāti uzņēmumi, kuri spēj un jau to dara sniedz digitālus pakalpojumus, tiem, protams, ieskaitot lietu internetu, mākoņu skaitļošanas pakalpojumus vai mākslīgo intelektu, darba un līdz ar to arī pelnīšanas iespējas pieaug strauji. Otrs punkts – mazā un vidējā biznesa digitalizācija. Latvija 52%, pamata digitālās intensitātes līmenis. Tas ir labs starp mērķis vai starp sasniegums, bet kaut kāds nākošais mērķis 30. gads ir 90% pamata digitālās intensitātes mērķis. Tas mums visiem kopā vārdu plašā nozīmē būs jāsasniedz. Un angliski Eiropas Savienības žargonā to sauc par twin transition, latviski kā mēs to varam tulkot, vai ne, dubultā pārēja vai kaut kas tāds. Gudri vārdi Eiropas Savienībā ir vienmēr arī pievērš uzmanību lozungiem, pareiziem vārdiem. Tas ir svarīgi, lai klausītāji atcerētos. Un zaļās un digitālās tehnoloģijas kā prioritātes, pie kam digitālā papildina vai palīdz sasniegt klimata neutralitātes mērķus. Un jau mums pazīstamās Eiropas Savienības politikas, Eiropas zaļais kurs, digitālais kompas, Eiropas rūpniecības stratēģija un citi, tie visi ir politikas ietvaru dokumenti, kuri paredz naudu. Viņi paredz naudu, un tie, kas lasa dokumentus, tie zina arī, kur vērsties pie naudas, bet tur mums kolēģi pateiks stipri precīzāk. Es domāju, ka varbūt mazliet vēlāk tātad. Ceturtais – digitālās tehnoloģijas klimata mērķu sasniegšanai. Un Eiropā ir jau diezgan izpētīts un secināts, ka digitālās tehnoloģijas var palīdzēt ievērojami samazināt emisijas enerģētikā, materiālos, mobilitātē. Tie ir 3 sektori, kuros emisija ir ļoti daudz, tie ir prioritārie no emisiju samazināšanas viedokļi, un digitālās tehnoloģijas šeit vajadzētu izmantot. Un, protams, ANO klimata samits arī pievērsās, tas ir globālais fórums, kas arī aicina un mudina izmantot digitālās tehnoloģijas emisiju samazināšanai. Un kā jau tas ir Eiropas Savienībā pieņemts, tad ir zināms pārvaldības modelis. Valstīm, ieskaitot Latvijas arī valdību, tātad būs jāveic reizi 2 gados nacionālais ceļvedis, būs jāanalizē un jāpapildina ar jauniem mērķiem, ar precizētiem mērķiem, ar jauniem naudas solījumiem. Un reizi gadā arī DESI indeks jāpārskata, lai redzētu, kādi darba uzsvari ir nākošajam gadam. DESI ir digitālās ekonomikas un sabiedrības indeks. Šeit jau manis minētā saistība no vienas puses digitālā transformācija, kas ir instruments ceļā uz klimata neutralitāti. Un šeit ir uzskaitīts, es to tagad visu nepārlasīšu, kas gribēs varēs Eiropas zaļais kurs, digitālais kompas un citi politikas dokumenti, kas paredz to biznesa attīstību, kurai būs papildus naudas, tā skaitā no Eiropas fondiem. Un šeit pa labi aplītī ir uzskaitīts tās digitālās tehnoloģijas, ar kuru palīdzību var ievērojami samazināt emisijas, tātad enerģētikā, materiālos un mobilitātē. Un lietu internets šeit ir viens no instrumentiem,
arī droni, arī automatizācija un robotika, blockchain, 5G, mākoņu pakalpojumi un arī citas tehnoloģijas. Tehnoloģija klāsts liels, kā es teicu, šodien mēs visām, protams, negribam un arī nevaram pievērsties. Nākošajā gadā pievērsīsimies citiem aspektiem. Un Eiropas jaunā, pirms nedēļas apstiprinātā Eiropas komisija, mēs zinām arī tātad, kura persona, tā ir Hanna Virkunena, Eiropas komisijas izpilddirektors vietnieces, kuras pāraudzībā lielā mērā, viņas pāraudzībā ir digitalizācija. Šeit jūs redziet tos darbu uzdevumus, kas viņai ir deleģēti. Nu, mēs esam ļoti saulaicīgi. Mūsu pasākums iedarās šajā tvērumā. Tātad Hannas jaunkundzei vai kundzei būs jāskatās, kā 2030. Gada digitālās 10 gadus mērķi tiek sasniegti, vai tiek izstrādātas mākslīgā intelekta stratēģijas, mākoņu datošanas, lietu interneta risinājumi un citi svarīgi virzieni. Tā kā digitalizācija ies vēl straujākiem soļiem, tā skaitā arī klimata mērķu sasniegšanā. Nu, šeit mēs redzam, es domāju, par to kolēģi detalizētāk runās, kuros sektoros var pielietot un jau tiek pielietot lietu interneta risinājumi. Šeit, protams, ir lielie infrastruktūras sektori, elektrība, gāze, citi. Notekūdeņi, tīrais ūdens un citi, bet par to kolēģi runās plašāk. Un arī šeit ir tātad lietu internetu pielietojums dažādu izmēru uzņēmumos. Tā statistika ir Eiropā tiek apkopot, tas ir no Eurostata informācija. Un tātad arī lietu internets kā tehnoloģiskais risinājums aizvien plašāk. Paldies, tie bija mani ievadvārdi. Tālāk mēs iesim pie prezentācijas. Ēriks Brisē, lietu internetu tehnoloģiju uzņēmums OG Baltica. Kā dati palīdz ietaupīt naudu un optimizēt resursus. Paldies, Armands. Mani sauc Eriks. Es gribētu veikt prezentāciju latviskam. Es tikai mācos. Es ceru, nākamā gadu es runāšu latviski. Okay, so digitālās transformācija. Ūdens skatītājs. Tas ir HIDEC for everybody. So this is a mechanical skatītājs, mechanical water meter. Okay, so when you need to understand how much you consume, you have to find it, go, check, write, report. It takes time. Sometimes you don't write properly. Sometimes the personnel who go, they come, they check, they take time, and they come back. And we are in 2024. So the idea of this presentation is to understand how easy we can use IoT to improve processes. So for example, we just want to connect this water meter to the internet. And then the water meter can talk. And you don't need any resources, any time, just to get the data. And this goes directly to your platform, to your ERP, very easily. So why it's important? It's important because this is direct savings, this is less money, and if you are a company, you can believe me that your competitors are doing it. Because everybody today is trying to reduce the cost and to improve processes.
So this is another example. Very easy. So this is a trolley. This is a trolley from Irish Post. They just put a tracker on this. They managed to understand where are the trolley, because they were always lost. So when the trolley are lost, you have to buy more. You must have more people tracking them. And the first year, the cost of the project was reimbursed. So it's return on investment less than 1 year. In 9 months, the cost of the solutions was already reimbursed. And the second year, the Irish Post didn't have to buy one more, just knowing where the assets are. So this is a very easy way. So how to implement IoT? So we understand that this is important. We understand that it's useful, but how to do this? So I will show you. This is a relay. Maybe it's only DV Rocas. So you just put one SIM card in this relay, and then you can sniff all the devices that are in this room. So you will be able to sniff a water meter using wireless M-Bus very easily. You will be able to sniff asset tracker. You will be able to get a lot of data, just putting one SIM card in one relay. So it's extremely easy, extremely fine. So this is exactly what you see on this screen. So some of you will recognize this meter. If you don't have enough coverage, you just put a repeater, and you have one building like this one covered with less than maybe 200 euro infrastructure. Right. So Latvia is a unique place to implement IoT. Because as you know, so colleagues are here, you have big telco operators providing also services in connectivity. Okay, LMT, also BT once, TeleDivi. And you have in addition other, what is called LP1, low power wide area network. Those are networks specialized for the Internet of Things. So you have Sigfox, you have LoRa. We also provide public and private LP1 network. So Latvia is a unique place. So a country like Latvia has a big potential to connect its assets, a big potential to make savings. So this is a few examples what we could connect. So warehouses, you can connect inventory, you can connect goods, you can understand what is the level of light, to decrease light when you don't have people in the room, metering. Lead hostess. So for example, we are working with Vilnius Airport. They are using such kind of devices just to understand. So it's a temperature sensors, just to understand what is the real temperature in the warehouse or in the rooms. Even if they have a full system, they double check, and they make a lot of savings as well. Okay, Viesnitsas. Buvlaukumi, so you can track a lot of things. In a construction site, you can control your inventory, you can control where the people are really working, if there is a danger, if someone is entering. Hospitals. Hospitals is a huge case for savings. I will explain later on. This is the one I like, for example. So you have one tracker which is on the personnel, and you have trackers that you have on the assets.
and the assets communicate with the tracker, which is located on the person which is responsible for the assets. So this one is very, very interesting and can be implemented very, very easily. So we already discussed about the water meters, but this one is something that, to my understanding, should be developed, scaled big time, because there is such savings to be done on resources, on water, on gas, on energy. We just have to count. So we can control only after that we are able to measure. So the concept is, yes, okay, that's nice, easy to implement, but how much does it cost? The question is not how much it costs, it's how many times do I need to reimburse the investment. If I pay something, even if it's expensive, but in less than 1 year, I already have my money back, it's worth doing it. And in many times, you can find financing which allow to invest and still be in cash positive. So you invest a few, you get first saving, more and more and more. At the end of the project, you were never in negative cash flow. So this one is an example for shopping carts. Return on investment, 5 months. Slim needs us, so we are delivering such kind of equipment in Canada. So in Canada, huge hospitals, lot of assets, lot of time lost, doctors, sisters, etc. A lot of time lost finding assets, finding beds, finding gas bottles, etc. So 3 months return of investment. And we have even more a case where the return investment is 1 day. We equipped rooms for elderly people, and the ROI, return investment, is 1 day. So we discussed about financing, so Armand talked a lot and can advise about how to invest, because implementing IoT, it's also good for the environment, because it's less truck on the road, it's ESG, so we have a lot of financing available to pay for your project to implement such kind of solutions. So our advice, start a proof of concept costs less than 400, 500 euros, just to understand if the case is flying or not. So to my understanding, this is an opportunity which is not that expensive to understand if there is a potential saving, because usually what we see, when you invest 100 euro in a proof of concept, you can make 10, 100 or 1,000 times more savings just after. So we are at your disposal for any additional question. We have few devices just to understand what we can connect, and we'll be happy to support you in making savings. Jā, paldies Ērikam. Mēs pāriesim pie nākošās prezentācijas. Kaspars Egliņš, LMT, internet biznesa vadītājs. Kaspar, lūdzu. Labdien, klātesošie, labdien, tiešraidē sekojošie, tā bez pulta nekur. Jā, līdzīgi kā man pieteica, tad jā, mans vārds Kaspars Egliņš, esmu lietu internetu biznesa vadītājs LMT kompānijā. Un šodien īstenībā tas mums prezentācijas mērķis ir pastāstīt par to, kādas ir IoT tehnoloģijas šobrīd pieejams jau, kādas šīs tehnoloģijas ir mūsu uzņēmumā un arī daži no pieredzes stāstiem. Tā kā mēģināšu ļoti intensīvi, bet iziet cauri šim visam pasākumam. Līdzīgi, jā, kā iezīmēja šī tēma, un arī paldies Ērikam par iepriekšējo prezentāciju, tad IoT, Internet of Things, latviski lietu interneta
biznesa, jeb lietas. Būtībā mēs arī viņu skatāmies kā 3 komponentus. Tas ir informācija no sensora, tas ir dažādi veidi skaitītāji, dažādi veidi sensori, no kuriem tiek savākt šie dati. IoT tīkls, caur kuru tiek šie dati transportēti. Un tālāk jau ir biznesa sadaļa, kas ir jau šī datu platforma. Tad līdzīgi vienmēr ir tas tipiskais gadījums, kā IoT risinājums tiek piegādāts klientam. Un te būtībā tas pats galvenais, ko es gribētu arī, ir tādi 3 tās komponentes, kurām es gribētu iziet cauri. Pirmais ir šīs iekārtas, ko es minēju. Tad ņemot vērā šos apstākļus, kas mums šobrīd arī pasaulē, ir ļoti, ļoti svarīgi arī skatīties un sakot līdz drošībai. Tāpēc, ka nav mūsdienās liela māksla dabūt par zemu cenu šo sensoru, ja kaut kādu skaitītāju pasūtīt, bet īstenībā tas, ko mēs redzam, ir paaugstināts drošības arī riski. Tad tur nav noslēpums, mums ir vairāk gadījumi bijuši, kad sensors sūt uz kaut kādām trešo pusi. Šos datus ir kaut kādi atvērtie caurumi un tā tālāk, un tas, ko es iesaku noteikti izvēloties kaut kādu veidu sensors un iekārtas, jeb skaitītājus, tad vienmēr izvērtēt to arī šo drošības aspektu, jo tas viņš jau ir šobrīd pieejams un noteikti šo apstākļu jāņem vērā. Un arī mēs ikdienā piedāvājot šos sensors, izejam cauri pilnu ciklu. Šo drošības, kiberdrošība, fiziskā drošība, pēc būtības notestējam šos sensors, lai nebūtu nepatīkami pārsteigumi, kas tiešām izmaksā daudz uzņēmējiem, ja notiek šis nepatīkamā situācija. Tad tas ir iekārts. Otrā lieta, ko īstenībā viens no tādiem svarīgākajām informācijām, ko es gribēju jums šodien arī pastāstīt, ir šis tīkls. Tad ir dažādi veidi tīkli pasaulē, un viens no šiem tīkliem, ko arī mēs šobrīd strādājam, ir IoT, jeb narrowband tīkls. Mūsu uzņēmums principā veica diezgan lielas investīcijas šogad un ievies šo tīklu visā Latvijā. Kas tas ir un ko viņš, kā saka, kas tas ir un kā tas strādā šobrīd, tad tas ir speciāls zemes jaudas tīkls, kas paredzēts ir sensoru darbībai. Tas nozīmē, ka būtībā viņš darbojās kā mobilais telefons, bet viņš ir atsevišķs slānis. Viņš arī tiek raidīts no bāzes stacijām, bet tās viņa priekšrocības ir, ka viņš ir paredzēts tieši uz skaitītājiem un uz dažādu veidu sensoriem. Tās priekšrocības ir ilgstoša bateriju darbība. Tas nozīmē, ka būtībā šis sensors ikdienā guļ, veids mērījums, un tad vienreiz dienā tāds tipiskais gadījums, ka pamožās, aizsūt datus un aiziet atkal gulēt. Līdz ar to tu dabod to sensoru dzīves ciklu daudz garāku. Tas ir mērāms jau 3, 5 un pat 12 gados. Otrā lieta ir šī signāla caurlaidība. Tas nozīmē, protams, ka šie ikdienas sensoru skaitītāji, viņi atrodas ļoti izaicinošās vietās, kā pieņemsim tur šahtas, pagrabi, specifisks telps. Tad būtībā arī šī frekvence nodrošina to, ka tīkls tiek nodrošināts jau pat tur, kur arī nav mobilam telefonam zona, jo šī 800 frekvence būtībā pēc fizikas likumiem daudz labāk apliecās ap leņķiem un dažādiem šķērsliem, līdz ar to nodrošinot iekārtā šo tīklu darbību un zemes izmaksas, tāpēc ka sensoram sūtot datus, tas nav gluži tas pats, kā telefonā skatoties YouTube vai Netflix. Sensors sūta mazas datu pakas, līdz ar to arī pašas izmaksas ir daudz mazākas un arī pašam gala lietotājiem, ja uzņēmējiem šis pakalpojums izmaksās kārtu zemāk. Un, protams, nav noslēpums par to, ka šie IoT tīkli, ko mēs redzam arī iekārtu izstādēs, kad iekārtu ražotāji jau ir pagriezuši tos savus saucamos roadmaps, jeb mērķus nākamajiem gadiem tieši izstrādā arī uz šīm tehnoloģijām savas iekārtas. Un, protams, ļoti svarīgs moments ir arī, kad šis ir licencēts radiospektrs. Tas nozīmē, ka jebkuru veidu, kā mēs sakam, censons, kas mēģinās ielausties šajā tīklā, sāk kaut ko klausīties vai sūtīt šos datus vai ietekmēt šos datus, tam ir iestādes, kas par to rūpējās, lai tādas lietas nenotiktu. Tas ir nedaudz par šo sensoru tīklu. Un trešā lieta ir IoT platforma, kur šie visi dati nonāk. Tad, kad mēs izstrādājām šo platformu un strādājām ar cilvēkiem, tad mēs saskārāmies ar to, ka mūsdienās ir ļoti daudz risinājumi, kuram katrs nāk ar savu platformu, savu kaut kādu pieeja tam visam, un tas gala lietotājs ir diezgan apmaldījies, jo ir ļoti daudz pieejas, ļoti daudz paroles, ļoti daudz vietas, kur kaut ko ielagoties un paskatīties. Un mēs secinājām to, ka ir nepieciešama īstenībā šāda platforma, kas ir centralizēta, kas ir dažādi veidi sensori, visi dati satiekās vienotā platformā, tev vienmēr viņi ir vienu vietu,
un kas ir nemazāk svarīgi, dati atrodas Latvijas teritorijā. Tas nozīmē, ka patiešo no pašas iekārtas dati sūtās uzreiz uz platformu. Tas nozīmē šie kaut kāda veida drošības riski vai arī kaut kādas strīda situācijas par to, kurš kur par ko atbildi šeit tiek izslēgts, jo būtībā viss pilns process tiek nodrošināts jau gala lietotājiem. API, protams, integrācijas ar grāmatvedības sistēmām un tāda lieta tā jau ir jau realitāte. Ja mēs apskatāmies, kādi arī citi tīkli tiek piedāvāti un kādi ir gan pasaulē, gan arī Latvijā, tad pēc būtības šeit mēs redzam tādus vairākus blokus, tas ir vairāk dažādu veidu skaitītāji, sensori, tālāk viņi tiek savākti ar saucamajām latviski vārtējām, jeb angliski gatewayiem, jeb kaut kāda veida antenām, kas tiek izvietotas dažādos veidu reģionos. Ar šīm antenām tiek savākt dati, tālāk šie dati tiek sūtīti caur ierasto 4G mobilo tīklu, un tad viņi nonāk līdz aplikācijai. Kāpēc es rādu šos stāstus, ka būtībā tā atšķirība ir tāda, ka šis katrs ir kaut kāda veida solis, šis katrs ir kaut kāda veida mezgls, un arī eiro zīmītes mēs redzam, ka, protams, ka tas maksā gan arī piegādātājiem, gan arī pašam klientam par to, jo par katru šo mezglu ir jāatbild par viņu darbību, par katru šo mezglu arī ir, kā saka, ir jānes atbildība. Un tas princips un tā filozofija, kā mēs šobrīd strādājam, ir, ka būtībā šos skaitītājus un sensoros jau iekšā ievietojot SIM-karti, jeb tādu, tehniski runājot, MFF čipu, ielodējot jau pašā skaitītājā vai sensorā, tad pats sensors jau kā mobilais telefons sāk sūtīt datus caur bāzes staciju. Tad nav nepieciešams nekādi mezgli, nekādi punkti, kas kaut kāds datus savāc. Būtībā pat tiešo tiek sūtīti daudz mazāk soļi, daudz vieglāks process, un arī, kā jūs redzat, eiro zīmītes arī ir daudz mazāk. Tad mēs varam nonākt pie konkrēti spējīga risinājuma. Ejam tālāk, tad iziešu cauri varbūt tādai reālai pieredzēji, kas šobrīd jau ir pieejams Latvijā un kas darbojās, tad par ūdens skaitītāju, līdzīgi kā Eriks minēja, tad mēs piedāvājam ultraskaņas skaitītāju. Ultraskaņas skaitītājs ir būtībā ūdeni lasa ar ultraskaņu, tas nozīmē iekārtas iekšā nekādas mehāniskās dataļas nekustās. Viņa pēc būtības iekšā jau ir SIM-karti ielodēta, kā es minēju, verifikācija ir nevis 4 gadi, bet 6 gadi, un šie visi ir īstenībā gala uzņēmējiem kā tādi ieguvumi. Pēc būtības tu mazāk brauc uz saviem objektiem, apsekot viņu, tu redzi visas trauksmes, kā es minēju, tad visas sasalšanas, pretplūsmas, plīsums un tā tālāk. Tas nozīmē, kad uzņēmējiem jau vairs nav nepieciešams šīs plānveida vizītes, lai apsekot. Tad, kad kaut kas notiks, tad arī pats skaitītājs par to paziņos, pamodīsies un uzreiz iedos arī šo trauksmi. Un būtībā ir dažādi veidi izmēri, un mēs redzam to, ka šis strādā ne tikai pie mums, bet arī Baltijas valstīs un arī citur pasaulē. Tad nedaudz par pieredzi, tad valsts nekustamie īpašumi ir viens no mūsu klientiem, kas šobrīd jau ir aprīkojis un turpina aprīkot savus objektus. Vairāk kā 180 skaitītāji jau ir uzstādīti tur. Ir arī pulsu nolasīšanas iekārtas, kas ir, teiksim tā, mehāniskiem ūdens skaitītājiem ar iespēju viņus attālināt nolasīt. Un mūsu klienti arī, kā minēja pašā sākumā, ir Valmieras ūdens, Mārupē, Grobiņa, Kuldīgas komunālie pakalpojumi. Tas ir tikai daļa no mūsu klientiem, kur šobrīd jau lieto šo risinājumu un īstenībā turpina modernizēties. Un līdzīgi kā minēja, tāds prieks un lepnums ir par to, ka pagājušu nedēļu mēs ieguvām arī balvu Platīna Pēle 24. gada par Valmieras ūdens kopējo risinājumu. Un tas tikai dod tādu pierādījumu, ka mēs ejam pareizā virzienā un arī iepriekš gan mēs runājam pauzē par to, kad mēs redzam, ka uzņēmumi attīstās, domā par to, protams, ka to varētu daudz ātrāk darīt, bet tā tendence ir iet uz priekšu un mums liels prieks par to. Otrā lieta ir siltums. Tātad ne tikai ūdens, bet arī siltumražotāji domā par modernizācijām, jo arī viņi brauc uz objektiem, arī viņi brauc apsekot un aicinu jums arī padomāt par iespēju
to visu padarīt attālināti. Ja? Un tad šeit arī ir tāds dzīves piemērs iz Rīgas siltuma, kur būtībā ir siltuma skaitītāji, viņa ražotājs ir uzražojis so saucamo IoT moduli, ko jūs redzat labajā pusē apakšā. Būtībā to moduli ievietojot jau pašā skaitītājā, tu padari to skaitītāju attālināt nolasām. Tas nozīmē, ne tikai tev ienāk dati katru dienu, bet tev ienāk dati arī par kaut kādām trauksmēm. Tas nozīmē, tev atkal tu plānveida vizītes, izbraukumi, degvielas, amortizācijas izmaksas un tā tālāk. Tas viss paliek jau kā ieguvumi šīs investīcijas. Tā kā šīs lietas jau reāli darbojās un kā minēt, arī apakšā redzam arī gan Alūksnē, gan Ogrē, gan Ventspilī šobrīd jau notiek testi ar šiem pasākumiem un arī Rīgas siltums ir izvēlējies iet šo ceļu un modernizēt savu saimniecību. Pēdējā, trešā daļa ir ēku pārvaldības sensori, kas būtībā nodrošina elektrības nolasīšanu, attālināt nolasīšanu. Tas nozīmē saucamais angliski submetering, jeb apakšsadaļu uzskaita. Tas nozīmē, ka ja tev ir nekustamo īpašumu, ja tu esi nekustamo īpašumu apsaimniekotājs, tev ir vairāk īrnieki vai vairākas kaut kādas telpas, mezgli vai, pieņemsim, rūpniecībā, tev ir vairākas kaut kādas mašīnas, kuras tev vajag monitorēt, gan darbību, gan redzēt kaut kādas trauksmes, tad būtībā uzstādot šo vārtēju, tev ir iespējams lasīt jau attālināt šos datus. Tad viss nonāk vienotā platformā un ir iespējams arī saņemt gan mēneša atskaites griezums un redzam to, ka īstenībā arī tādā VNI pieredzes sakarā, viņiem ir viena liela ēka, ļoti daudz apakšīrnieku un šeit viņi redz šobrīd ar lietotāju tiesībām, viņi spēja nošķirt un iedot katram tikai par to savām telpām redzēt datus un patiesi šī apsekošana un tādi ikmēneša izdevumi ir samazinājušies šeit. Nobeigumā tad apsaimniekošanas sensori, tad arī, protams, ir gaisa kvalitātes, temperatūras, mitrums un tā tālāk, kas šobrīd ir arī diezgan aktuāli, gan iekšējā klimata, gan ārējā klimata sensori. Tās ir lietas, ko mēs redzam, ko klienti jautā, un tas pats arī šeit augsts spiediens sensors un kustības sensors pēc būtības, lai tu varētu sekot līdzi un regulēt, kas notiek tavā biznesā, kas notiek tavā uzņēmumā. Šīs ir lietas, kas jau darbojās. Nobeigumā tāds citāts kopā ar mākslīgo intelektu man izdevās radīt par šodienas tēmu. Nolasīšu lietu, internets nav tikai tehnoloģiska inovācija, tas ir ekonomisks instruments, kas ļauj uzņēmumiem pārvērst izmaksas par efektivitāti, pārvaldot resursus gudrāk, ātrāk un ar zemākām izmaksām. Paldies! Paldies Kasparam! Zemākas izmaksas, ieviesta prakse, notiek jau uzņēmumos dažādos lietu internetu tehnoloģiju ieviešana. Tas mūs noved pie jautājuma par naudu. Kad būs nauda un kad būs vairāk? Un kā mēs zinām, naudai vajag būt, kā tur bija, tik daudz, cik kā nekad. Anita Zimele, ekonomikas ministrija, uzņēmējdarbības atbalsta departaments. Anita, lūdzu. Paldies. Jā, ļoti labs vēlējums, naudu vairāk, bet, diemžēl, mums cik viņi ir, tik arī ir. Un līdz ar to mums jāsadala, kā mēs viņu varam, lai mēs pēc iespējas labāk viņu apgūtu un saņemtu arī labākos rezultātus. Tātad, jā, šīdienas prezentācijas laikā es mazliet pastāstīšu par to, kāda atbalsta instrumenti ir pieejami ekonomikas ministrijā, ko mēs esam veltījuši tieši uzņēmējdarbības transformācijai digitālajai. Un pastāstīšu arī papildus informāciju par mūsu jaunajām programmām, kas jau uz doto brīdi jau ir iezīmētas un zināmas. Un cerams, informācija jums noderēs. Tātad, ekonomikas ministrijas mērķis kopumā ir veicināt iekšzemes koprodukta pieaugumu līdz 2023. gadam. Kaut kas man aizskrēja. Līdz 2023. gadam, līdz 83 miljardiem kopā, un kā mēs to plānojam sasniegt, viens no galvenajiem aspektiem mēs skatāmies, ka tas būs eksporta veicināšana un eksporta aktivitāšu veicināšana, lai šo rādītāju kopējo sasniegtu. Zinām, ambīcija ir liela, bet mēs veltam visu mūsu spēkus, lai šo ambīciju mēs arī sasniegtu.
Un viena no šīm ambīcijas sasniegšanas veidiem ir tieši digitālā transformācija, ko mēs arī saskatām. Un tur ir daudz dažādu faktoru, ko mēs arī ņemam vērā. Tā skaitā tie ir ieguldījumi cilvēku resursos, lai palielinātu, pacelt arī šo digitālo līmeni, digitālās zināšanas uzņēmumu darbinieku līmeni arī. Un tā skaitā arī ir valsts pārvaldes digitālās kompetences, ko ceļ arī iedzīvotāji. Līdz ar to visu valsts kopumā, kā jau arī minēja iepriekš, digitāla transformācija viens no galvenajiem mērķiem, lai arī palielinātu. Līdz ar to ar ekonomikas ministrijas pusē mēs skatāmies, lai veicinātu tieši uzņēmumu digitālo prasmu pilnveidošanu. Otrs mums ir arī ieguldījumi infrastruktūrā, tā ir skaitā jaunu iekārtu, programmatūru, tā arī skaitā sensoru un dažādu citu iespēju iegādāties. Un arī pētniecības aktivitātes, ne tikai iegādāties tirgu esošos, bet arī izveidot kaut ko jaunu un inovatīvu. Kopumā mums ir pieejami 1,5 miljardi ekonomikas ministrijas ietveros, kas ir sadalīti 4 galvenajās prioritātēs. Un šodien es jums pastāstīšu tieši par digitālo transformāciju. Arī produktivitātes ietveros ir arī vairākas aktivitātes, kuras ir iespējams izmantot. Piemēram, tās pašā inkubācijas, pētniecība, kas ir saistīts un arī iespējams pieteikties. Tātad pirmā programma ir atbalsts procesu digitalizēšanai, digitalizācijas komercdarbībā tieši. Kopējais finansējuma apjoms ir gan finansējums ieplānots ANM ietveros un arī plānot šo programmu turpināt ERAFA ietveros. Līdz ar to šīs programmas ietveros uz doto brīdi var pieteikties uzņēmuma neatkarību no viņa lieluma. Var arī biedrības, kas pārstāv komersantus, var arī pētniecības organizācijas, publiskās personas, kapitāla sabiedrības, zemnieku saimniecības. Ļoti liels spektrs, lai veicinātu šo digitālo transformāciju kopumā. Programmas ietvaros ir iespējams caur Latvijas Investīcijas attīstības aģentūru saņemt grantu. Ir 2 veidi granti, saucamais mazais grants, kas ir līdz 9,999 eiro, un lielais grants, kas ir līdz 100,000 iespējams saņemt. ERAFA ietvaros, kas mums būs pēc ANM turpinājuma, būs iespēja saņemt līdz 10,000 vienam komersantam, arī, lai iegādātos gatavos risinājumus, aparatūras, sensorus, dažādas iekārtas. Un tā skaitā arī programmatūras. Nākamais mums ir finanšu instruments digitālās komersantu digitālās transformācijas veicināšanai. Šis aizdevuma apmērs ir kopējais 47 miljoni. Interesantu skaits ir ļoti liels. Iespējas saņemt ir gan lielajiem, mazajiem, vidējiem komersantiem. Ir veicināšana galvenais ir tieši uz procesu digitalizēšanu, datu uzglabāšanu, iekārtu iegādāšanu. Aizdevumu iespējams ir saņemt altumā, aizdevumu kapitāla atlaidi pēc tam, kad tiek izpildīti nosacījumi, ir iespējams saņemt līdz pat 35% no pamata kapitāla dzēšanas, pamatsummas dzēšanas tieši. Atbalsts jaunu digitālu produktu izstrādāšanai ja pētniecībai. Uz doto brīdi pieejams finansējums 24,3 miljoni kopumā. Programmas ietvaros var pieteikties arī dažādā veidā uzņēmuma izmēra, gan liela, maza, vidēji. Ir iespējams arī pieteikties pētniecības zināšanu izplatīšanas organizācijām, kā arī uzņēmumu ir iespējams pieteikt projektu pieteikumu sadarbībā ar gan citu uzņēmumu, gan arī pētniecības zināšanu izplatīšanas organizāciju. Atbalstāmās darbības ir saistīts ar pētniecību. Ir 3 veidi pētniecības iespējams, kas ir rūpnieciskie pētniecības, pētījumi, eksperimentālās izstrādes un tehniska ekonomiskā priekšspēte. Nav obligāti jāpiesaka pieteikums visās šajās jomās. Var arī uzņēmums izvēlēties, kurā stadijā viņš ir gatavs startēt. Granta apmērs ir līdz 1 miljonam. Un šo atbalstu sniedz caur kompetences centriem, kas palīdz arī uzņēmumu sagatavot projektu pieteikumus, visu vērtēšanas procedūru, atskaites procedūras. Līdz ar to jums ir arī palīgi, kas šo visu var veikt. Tad ir digitālās prasmes. Uz doto brīdi finansējums ir 34 miljoni, kas mums ir pieejamā mērķa grupa ir lielie, mazie, vidējie uzņēmumi.
Darbības jomas ir ļoti dažādas un plašas, kā arī mākslīgā intelekta, datu analīze, programmēšanas, mākoņu datu pakalpojumu, dizains. Man šķiet, tās jomas, kas mums ir 11 iekļauts, tas noklāja visu spektru, ko digitalizācija var piedāvāt. Un, ja arī kāds nav, tad mēs kopā ar nozares asociācijām kopistiski strādājam, lai varētu izvērtēt iespēju paplašināt, ja tāda nepieciešamība ir. Atbalsts būs pieejams uzņēmumiem granta veidā. Atbalsta intensitāte būs atkarīgs no uzņēmuma lieluma, kas būs no 50 līdz 70% intensitāte iespējams uzņēmumu saņemt. Atbalsts tiks sniegts caur Eiropas digitālajiem inovāciju centriem un tā skaitā arī 7 nozares asociācijām. Informācija ir pieejama gan nozara asociācijās par iespēju pieteikties, gan arī Eiropas digitālo inovāciju centru mājaslapā, gan arī centrālās finanšu līguma aģentūras, kas veic atlasi, vai arī var droši interesēties pie mums, mēs arī varam iedot kontaktus. Tad ir produktivitātes aizdevumi inovatīviem uzņēmumiem. Šī ir jauna programma, kas ir pašlaik izstrādes stadijā. Šīs programmas ietvaros kopēji mēs pieejamies finansējums bez 98 miljoni. Būs iespēja pieteikties komersantiem, maziem vidējiem un vidējām kapitalizācijas sabiedrībām. Un galvenais investīcijas mērķis ir tieši izsniegt aizdevumus inovācijām un apgrozāmiem līdzekļiem. Un šīs finansējuma programma tagad viņi ies caur Altumu, un tagad mums būs vairāk informācijas, jo programma aizsākusies. Mums labā praksē kopā ar Altumu organizēt informatīvos pasākumus, un jau precīzāk detālāk informāciju nodot arī uzņēmumiem. Otrs mums ir arī jaunums, kas sāksies arī no 2025. gada janvāra. Tas būs caur Centrālo finanšu līguma aģentūru, iespējams uzņēmumiem pieteikties pa taisno pētniecības veikšanai duālo projektu ietveros. Duālie projekti vairāk, kas ir saistīts ar aizsardzības jomu, ņemot vairāk, ka tā ir Latvijas tagad prioritāte viena no. Šī programmas ietvaros varēs pieteikties arī uzņēmumi, tā skaitā pētniecības zināšanu izplatīšanas organizācijas. Atbalstāmās darbības līdzīgas, kā jau es arī minēju iepriekš, ir 3 galvenās pētniecības jomas. Var neiesniegt visās, bet ir izvēlēties, kas ir jūsu konkrētais virziens, ko jūs vēlaties attīstīt. Un granta apmērs vienam uzņēmumam būs pieejams līdz 1 miljonam. Paldies par informāciju, laiku, ko jūs man veltījāt. Paldies! Anita, paldies. Kolēģi, mēs esam noklausījušies prezentācijas. Tagad mēs varam pāriet pie jautājumiem atbildēm. Un lūdzu arī tātad gatavojiet jūs savus jautājumus, komentārus, bet es iesāktu ar globālo jautājumu, cik tad mēs esam gatavi lietu internetu ieviešanai, kādas ir tās jūsu sajūtas. Es varbūt iesākt ar Kasparu, un tad Eriku, un tad Anitu arī. Kaspar, mikrofons, kur ir uz galda. Cik mēs, es domāju, mēs Latvijas dažādie sektori, cik tad mēs esam gatavi un vai būsim labāk gatavi rītdien? Jā, strādājot ar klientiem, runājot ikdienā, mēs redzam to, ka, līdzīgi kā es minēju prezentācijā, mēs redzam tendenci, ka uzņēmēji skaita savus izdevumus, seko līdzi un monitorē un seko līdzi šiem jaunajām tehnoloģijām. Redzam to, ka ir šī tendence modernizēties, bet, protams, ka viņi varētu būt daudz ātrāk un straujāk. Un šeit mēs redzam ļoti labu nišu gan sev, gan arī līdzīgiem uzņēmumiem, kur ejam un stāstam un nesam klāt to jaunāko tehnoloģiju sajūtu, piedāvājam proof of concepts, kā Eriks minēja, piedāvājam demonstrācijas tests, un tas tikai pātrina to lemšanas brīdi, kur uzņēmums lemj par to, uzņēmuma vadība lemj par to un saprot, ka tur tiešām ir ekonomija. To mēs redzam ikdienā arī savā ikdienas darbā. Jā. Es varbūt arī Anitai to pašu jautājumu uzdot, jo jūs saskarieties savā darbā, es pieņemu diezgan regulāri ar dažādu sektoru uzņēmumiem. Kā jūs jūtiet gatavību ieviest modernos digitalizācijas risinājumus, taiskaitā lieta internetu, mēs esam tā labi, rīt būs labāk vai kā? Rītdien, cerams, vienmēr būs labāka, bet šajā gadījumā interese ir no visām nozarēm.
sākot no turisma ražotājiem, paša IT sektora, kas grib izgudrot jaunas lietas. Līdz ar to interese ir. Mēs arī redzam, ka uzņēmumos ir interese. Mēs esam saņēmuši ļoti lielu projektu pieteikumu skaitu tieši procesu digitalizēšanai. Protams, mēs jau minēju, šī tendence ir augšupejoša. Protams, vēlme ir viņu pātrināt, lai tas notiek daudz ātrāk. Līdz ar to mēs jau arī esam jaunās atbalsta programmas jau apstiprinājuši, lai uzņēmumi var jau sākt domāt un plānot arī savus finansējumus, ņemot vērā, ka nepieciešams arī līdzfinansējums. Līdz ar to ir jau dažāda veida konsultācijas iespējams arī gan no pašiem uzņēmumiem iet, patestēt, pamēģināt. Tāpat mums arī ir Eiropas digitāla inovācija centri, kuriem arī ir gan savi sakari, gan arī zināšanas. Viņiem arī ir zināms jau tirgu esoši risinājumi, kas var palīdzēt uzņēmumiem nokonsultēt. Līdz ar to, jā, pieprasījums ir. Es domāju, viņš būs vēl lielāks un augs vēl ātrāk, tāpēc, ka digitalizācija pati pa sevi attīstās ļoti ātri. Un līdz ar to, ņemot vērā, ka tās ir Eiropas prioritātes, un tās ir arī mūsu prioritātes veicināt uzņēmumu digitalizēšanu, jo, kā teicu, mēs redzam ekonomiju tajā. Un vienkārši šie atbalsta instrumenti ir veids, kā uzņēmums to var darīt ātrāk, atbrīvot savus līdzekļus kaut kam citam, vai dubultot šo pienesumu beigās. Erika, es uzdošu jautājumu Erikam angliski, un tad Eriks arī angliski atbildēs, bet, ja kādam vajadzēs, protams, mēs varam arī pārtulkot. Bet es domāju, ka Eric, I asked our good colleagues how ready is Latvian sectors to implement and to use more modern digital instruments like Internet of Things. You are having already some experience in Latvia, working with Latvian enterprises from different sectors. How would you describe the readiness? Are we good ready, tomorrow better? So, thank you for asking in English. It's some unique situation because Latvia is technically ready. This is what we saw today. So you have a lot of technical possibility to connect everything to the internet. So the technology is here, the structure and infrastructure is here. And now we have all together to convince the company to make trials, to test, to make those proof of concept, to see, to count what is the real temperature in a room, what is the real consumption. And the sector which we see extremely active, it's a library. So today, maybe you go to a library here around Riga, you will see in Marupe, you will see in Dobele, you will see in Valmiera, you will see connected lockers to distribute books to the readers. So this is some kind of digital transformation as well, because we see that 40% of the people, they take the book when the library is closed. Biblioteca select on 40 people. 40% of the people, they come when the library is left. So this is a real service to the readers. This is a real promotion of the Latvian language, because the kids like those lockers. The people are very happy to come when they have time, not when the library is open. So traditional sectors like libraries, they are already adopting. So we hope that big concern, big company, we were discussing about Siltumi, about Udani. We hope that they will implement and improve and get a lot of savings using such kind of technologies. Thank you. Paldies par pirmajām atbildēm. Mēs tad varbūt translāciju varētu arī beigt un turpināt jautājumu atbilžu. Man gribētu